Sadarbojoties māksliniekiem un zinātniekiem no Latvijas, Norvēģijas un Islandes, īstenots kultūras apmaiņas projekts Kreatīvais tīkls Ziemeļi atvērtai inovāciju un kultūras apmaiņai. Tā ietvaros gada garumā notikuši radošu risinājumu meklējumi aktuālām ekoloģijas un enerģētikas problēmām. Kā norāda projekta autori, māksla mūsdienās var būt spēcīgs zinātnisko, tehnoloģisko un sociālo pārmaiņu katalizators. Kreatīvais tīkls Ziemeļi ir projekts, kas mēģina nedaudz citādāk risināt tik ļoti populāros jautājumus par ilgtspējību. Mēs mudinām māksliniekus sadarboties kopā ar zinātniekiem un meklēt jaunus, tā teikt, atjaunojamās nākotnes scenārijus. Tagad mēs apspriežam tādas tēmas kā ledāju kušanas, enerģijas radīšana no baktērijām un tam līdzīgas lietas, kas varētu nākotnē kalpot par alternatīvu šajā brīdī ļoti populārajiem kaut kādām jomām un produktiem. Projekta laikā katrā no partnervalstīm norisinājās radošās laboratorijas, kuru rezultāti plašākai publikai Rīgā tika prezentēti Mākslas un zinātnes festivālā Riksts, kas norisinās jau kopš 1996. gada, bet šogad mainījis fokusu no komunikācijas un jauno mēdīju mākslas uz mākslu un zinātni plašākā nozīmē. Konkrēti šim projektam māksla mēs izmantojam par to platformu, kuru šoreiz mēs ne tikai tā kā reflektējam, kas notiek, bet mēs arī piedāvājam savas vīzijas. Festivālu atklāja audiovizuālo performanču programmu, kas apvienoja akadēmisko un laikmetīgo elektronisko mūziku ar audiovizuālo mākslu. Mani sauc Ēriks Kiršfelds, es tā kā spēlēju čēlu, konkrēti šajā festivālā es spēlēšu tādu zvēru kā elektrisko čēlu. Tas ir principā no čēlu tur ir dažas stīgas un tālāk iet tur datoru un pedāļi visādi. Praktiski visi tie performātori, kas šeit uzstājas, viņiem ir akadēmiskais pamats. Viņi tikai pēc tam ir aizgājuši šajā elektroniskajā virzienā vairāk. Un tad tā atkal ir tas pats jautājums par to, kad mēs saliekam varbūt to tradicionālo ar kaut ko nedaudz citādāk. For this collaboration, I'll be using Ellen's video as the main score. I do many different kinds of collaborations with composers and other improvisers and visual artists, and some of them are using very, very detailed scores and very, very complex notations, and other projects are very much open. And ours is on the open side, I would say. It's a meeting, I think, or maybe perhaps a conversation. In my opinion, it doesn't really matter what you call music. Music is just music, and it evokes different feelings for different people. Īstenībā man bija liels pārsteigums. Es pirmo reizi biju šādā pasākumā un vispār ļoti patika tieši pirmā daļa. Tas bija pirmā reize, kad piedzēka mūzikā vai vispār skaņa bija tik ļoti telpas, kas tev iedarbojās. Es domāju, tas ir pilnīgi dabiski. Tagad viss pirmākais iespējas ir no pēdējiem mūziķiem. Čēlis Ēriks Kiršfelds, es domāju, tas ir faktiski pasaules mēroga mūziķis. Tas ir viens. Otrs programma, ko mums tagad bija iespēja dzirdēt, ir ļoti interesanti salikta. Manuprāt, tas bija sugestējuši un ārkārtīgi interesanti. Festivāla ietvaros Rīgā atklāšanu piedzīvoja arī divas izstādes – transformējošās ekoloģijas un datu sanesas. Bet ar jauno mēdīju mākslu un zinātni saistītās aktualitātes tika aplūkotas konferencē Atjaunojamā nākotne – māksla postmēdiju laikmetā. Piedaloties tādiem pasaulē pazīstamiem lektoriem kā Ļevs Manovičs un Džons Takara. No kultūras apmaiņas projektiem mēs iegūstam, manuprāt, to, ka mēs satiekam vairākus cilvēkus ar vairākām perspektīvām un skatījumiem no vairākiem reģioniem, kur katram ir savas problēmas, bet tomēr viņas ir vienotas mums visiem. Un mainoties ar šiem skatu punktiem un mainoties ar šīm idejām, mēs arī atrodam to, kas mūs interesē, kā tad būvēt šos atjaunojamās nākotnes scenārijus un nākotnē viņus ieviest dzīvē, ne tikai uz papīra.
Projekts Kreatīvais tīkls Ziemeļi atvērtai inovāciju un kultūras apmaiņai īstenots ar mērķi veicināt radošu saikni starp mākslu, zinātni un citām nozarēm, kā arī nodrošināt māksliniekiem, kultūras organizācijām un citiem producentiem vieglāku pieejamību radošo industriju sektoram.